Čau, mani sauc Sandra, un man prieks redzēt tevi savā podcastu kanālā, tāpat kā man prieks šodien pie sevis ciemos redzēt Ritu. Un pirms mēs sākam, un es dodu vārdu Ritai, pastāstīt par to, kas viņa ir, ko viņa dara, es gribu pastāstīt savu pieredzes stāstu ar to, kā manā dzīvē ienāca Rita. Tas bija īstenībā daudz, kas manā dzīvē ienāca caur manu māsu Suzanu, kur interesēs par visu kaut ko, un tad ik pa laikam viņa man tur kaut ko piespēlē. Tur, hei, paskaties, varbūt tev ir interesanti, hei, pasties, varbūt tur ir interesanti. Un tādā veidā es kaut kādu atradu Ritas profilu, un es atceros savos pašos astroloģijas darbības pirmsākumos. Es Ritai uzrakstīju un piedāvāju tādu sadarbību, ka es tev konsultāciju, tu tur par mani pastāsti, un tā mēs tur to konsultāciju norganizējām, un pēc tam es atceros to savu šoku, ka Rita ielika vienu storiju, kur viņa vienkārši tā, starp citu, jā, un es tur biju vēl, un man ļoti patika. Un es vienkārši skatos, kā man tur piesako daudz vēl tur cilvēku. Un manam profilam, man toreiz bija ļoti maz sekotāji, un ka man tur kaut kādi 200 jauni cilvēki atnāk. Man tas bija tāds, what the fuck, vienkārši tas nav iespējams. Es zinu, ka es tieši čučēju kaut kādu dienu, es biju paņēmusi, un es pamostos, es skatos tāds, tā kā gļukst kaut kāds, vai cik pa īstā. Un tad Rita palaida kaut kādu, tev jau bija kaut kāds maratons pirms tam bijis, un tad tu palaidi maratonu, un man tas bija ļoti aktuāli tajā brīdī, un tad es sāku iepazīties arī ar to, ko Rita dara profesionāli. Es nopirku vienu maratonu, pēc tam visus pārējos, kas bija. Es arī visus nopirku, un es arī uz meistarklasi biju, un es arī esmu gatavojusi vienkārši receptes, ko tu esi likusi savā profilā, jo tā ir mana sirdslieta, man ļoti patīk virtuves lietas, viss, kas ir saistīts ar ēdienu un ar eksperimentiem virtuvē, kas ir pats galvenais. Un man šķiet, ka tas ir tieši tas, ko tu ienes. Nevis tādus, nu jā, tā kā, kur uzcepsim kartupeli ar kaut ko, bet tu visam piešauj kaut kādu vienu mazu feature, ka tas pārvēršas par eksperimentu. Un lai vai kas tas būtu, tā varbūt tur uzgriezta uguns bišķi vairāk vai bišķi mazāk. Tas var būt kaut kāds tur konkrēts daudzums vai vēl kaut kas, kādā temperatūrā to vāri, cik ilgi tu kaut ko tur kaut kur noturi, un tās pat reizēm tiešām nav kaut kā, tur nav runa par sarežģītiem produktiem vai sarežģītu vēl kaut ko, bet tas ir vienkārši tas tavs iekšējais iekšējā radošā dzirksts, ko tu nodod visiem pārējiem, un tu liec vienkārši iemīlēties tajā ēdienā, iemīlēties gatavošanā, iemīlēties visā tajā procesā, padarīt to vairāk par tādu kā spēli, par eksperimentu, par kādu izklaidējošu pasākumu, nevis vienkārši tur, tāpēc, ka vajag uztaisīt ēst. Un es atceros, kā mēs visi kaifojām par tavu ēdienu, visi, kas kaut ko atbrauca paēst, ja es gatavoju kaut ko no taviem maratoniem vai tavām meistarklasēm, visi vienmēr bija starā, un man vēl joprojām viena draudzene prasa, Sandra, kad tu vēlreiz uztaisīsi tos tur rīspapīrā saliktās lietas? Man liekas, ka tas bija kaut kādas ne taizemiešu vakariņas, varbūt taizemiešu vakariņas saucās maratona receptē. Jā. Kaut kādas vakariņas tur bija, un tas bija ļoti... Ar zemesviekstu mērci. Jā, that one. Jūs tik garšīgi to visu stāst. Un tas ir vienkārši dievīgi, un tas ir tas mans ceļš, kā es nonācu līdz Ritai, un kā es paliku pie Ritas, un vēl joprojām esmu sajūsmā par to, ko viņa dara, un tad, kad mēs taisījām vaļā resto, tad Rita bija vienkārši automātiski uzpeldēja manā galvā, mums vajag viņas kaut kādu iesaisti, lai mēs varam sākt daudz maz normāli, un vajag aprūvalu, ka šis ir vismaz ok, ka mēs to varam dot cilvēkiem. Un tas man arī bija tāds wow, ka tu piekriti. Un vienkārši atnākt un pateikt, šis ir garšīgi, tas nav garšīgi, tas ir ok, tas nav ok. Es reāli uzskatu tevi par tādu vadošo garšu speciālistu Latvijā noteikti, sevišķi kaut kādā ne tikai vegāniskajā virtuvē, bet tā ir tāda unikalitāte, ko tu pārzini, ko 99% to, kas nodarbojas rēšanu, negatavo. Man ir vienkārši ļoti jūtīga palete. Ļoti jūtīga mute. Bet viss, ko es tikko nosaucu,
Protams, ka neveido visu, ko tu dari, jo es zinu, ka tev arī ir bijis projekts, kas ir saistīts ar personības izaugsmi, ar kādām garīguma tēmām, un pat nevienu reizi tev ir tāds bijis, un esmu dzirdējusi ļoti krūtas atsauksmes par šo tavu dzīves daļu. Es zinu, ka tavā dzīvē ir arī citas metodes, ne tikai gatavošana, kā tu cilvēkiem palīdzi saskatīt citas perspektīvas dzīvē. Varbūt tu vari pati ieskicēt, kas ir tas Ritas tāds darbīgais gals. Es nejautāšu tev, kas ir Rita, jo tas ir pārāk sarežģīti. Bet kas ir tas, ko tu dari, caur ko tu dod pasaulē lietas? Klausies, zini, kā es domāju, ka šobrīd es noteikti dodu. Es domāju, ka tā ir virtuve tikai. Varbūt ne tikai. Otrs ir tas mana spēja ļaut sev būt ievainojamai un atvērties, runāt par ārkārtīgi negaršīgām tēmām, par tēmām, kas līdzi sev nes apkaunojumu, kaunu, kaut kādos, sociālo nepieņemšanu un tā tālāk. Un es te vienreiz arī Instagramā rakstīju par to pavisam nesen, par to, ka tad, kad mums sirds lūst, patiesībā man jau ļoti, ļoti daudz gadus, iespējams, ka pat no bērnības ir vizualizācija par to, ka tad, kad mēs tā kā iedomājamies to sirdi, kad viņa lūst, ir tas lūzums, un kas notiek, viņa verās vaļā. Viņa ir salūzusi un kaut kāda nederīga. Nē, viņa vienkārši ir pavērusies, viņa kļūst plašāka, tā kā atvērtāka. Un šis ir tas, man liekas, ko es šobrīd piedzīvoju. Tur vēl ir kaut kāda sāpīta, bet ar to sāpīti man sirsniņa verās vaļā. Es varu drošāk runāt par visām šīm neērtajām un negaršīgajām tēmām, par kurām ir, pie kurām tur pašam ir kauns gadiem atzīties. Protams, ka tas ir... Tu stāstīji toreiz, cik tev daudz cilvēku piesakoja. Tas ir tas augstais organic reach, kas nozīmē, ka cilvēki vienkārši uztver tevi tajā Instagram vidē, kā tādu meiteni no rajončaka, kas es noteikti es arī esmu. Riktīgi, jā. Kā tādu savu draudzenīti. Un man liekas, ka viens ir tas, un tu tik forši stāstīji par to, kā tu redzi to manu gatavošanas pienesumu, un es tevi klausos, un es domāju, ka dieniņās tā ir tāda rotaļa. Un es taču esmu rotaļa, es taču esmu tik, burbuļojoša, dzīvīga, labi, varbūt nevienmēr, bet tad, kad man ir garš deguns, jau viss ir slikti, bet tā pa dzīvi. Un es domāju, ka dieniņās cik forši, ka patiesībā es to nemaz nezinu, bet ka tas ļoti forši arī pārnesās uz šo te manu izpausmi, un runājot, un atkal otra izpausme ir tā Instagramā tā kā vērties vaļā. Tur arī es varu bombīt par ļoti, ļoti smagām un sāpīgām tēmām, un turpat arī ļoti rupji nolamāties savā dzimtajā valodā. Un tur arī ir tas te rotaļas elements. Tā kā es domāju, es taču esmu rotaļa. Jā, un man liekas, ka ar to vienkārši caur to jau arī mēs pabarojam citus un sevi. Jā. Ar ko tu kaut kad sāki? Kā tu izdomāji vispār ienirt gatavošanas pasaulē? Tas bija no bērnības vai tas uzradās kaut kurā brīdī? Tas ir no bērnības. Tas ir tik agri, kad es nespēju tev pateikt. Es nezinu, man bija cik gadi, starp 7 un 9, kad mēs ar māsu cepām kartupeļus, sagrieztus mazos kubiciņos, un es iesaku, ka to reāli katram pamēģināt, tāpēc, ka kartupeļi salmiņos, kartupeļi daiviņās vai kartupeļi rīvēti pankūkās ir pavisam kaut kas cits kā kartupeļi cepti kubiciņos. Tas ir mums vēl joprojām ar māsu tāds mīļākais ēdiens. Un tad es atceros, kaut kādi man bija 11 gadi, kad es aizēju pie draudzenes, un mums tik nenormāli gribās kaut ko garšīgu. Un viņai nekā nav, saku, un es uzcepšu pankūkus. Un viņa prasa, tu zini kā? Es atvainojos, un man nav vispār nekādas nojausmas. Un es atceros tās pankūkas vēl joprojām, cik tās bija vienkārši nenormāli labas pankūkas. Bet man mamma visu mūžu gatavo, un es toties uz to, ka
Jā, ka varbūt viņi man nestāstīja un negāja cauri, vot šitā ir jādara, bet kaut kur laikam ar, es nezinu. Nolasi vienkārši. Jā, nolasi, un tā kā es nezinu, es vienmēr gatavoju. Tikai tas, kad es līdz kaut kādiem 29, 8 gadiem biju pilnīgi pārliecināta, ka pilnīgi visi tā gatavo. Kas tā vispār nav? Kā sākās kūku cepšana tavā dzīvē? Kur tas uzradās? Kūku cepšana. Jo tas, manuprāt, bija tas, ar ko tu ienāci iekšā kaut kādā Nē, vēl bija. telpā. Es jau dalījos Instagramā ar receptēm, bet kūkas ar Dominika dzimšanu. Jo es atceros, ka piedzima Dominiks, un viņam tā pirmā dzimšanas dienas kūka bija no salgas cepumiem, biezpiena krēms, un es saprotu, es biju tik tālu no kūkām, ka es pat nesapratu, ka to putu krējumu biezpiena krēmā vajag saputot, ja? Un es vienkārši samaisīju saldo krējumu ar biezpienu un cukuru. Vienkārši pilnīgi šķau. Un tad es atceros, es ieraudzīju kaut kur cupcake bildi, kas man vienkārši likās, ak, dienās, kā var kaut ko tik maziņu uztaisīt. Visu man vajadzēja vienkārši par katru varu iemācīties to taisīt, jo viss jau sākās ar cupcakeiem un vienkārši tās kūkas izauga, līdz kūku biznesam. Cik ilgi to viņš bija? Liekas, nepilnus 5 gadus. Īstenībā diezgan ilgi. Tu cepi mājās vai to bija? Jā, es biju mairažotājs. Jā, un kurā brīdī beidzās kūkas? Kas nomainīja kūku ēru? Klausies, izdegums? Jā, es nemācēju, un iespējams, ka vēl joprojām ļoti slikti māku deliģēt. Nemācēju, to gan es māku šobrīd izvērtēt prioritātes, un man liekas, ka tas arī ir tas, ka nemāki prioritātes, nemāki atteikt, nezini, kā atteikt. Un attopies pie tā, ka tu dari visu 7 dienas nedēļā, un visu to jau vairs nav interesanti, tev vairs nepatīk, tev tikai vēmiens nāk. Un es tā nedrīkstēju. Un es vienkārši izdomāju slēgt bez B plāna. Plāns B tā kā pats mani atrada, bet man vispār nebija B plāna. Kā tevi atrada plāns B? Es nezinu, caur Dievu, caur visu. Un caur cilvēkiem, kas, es nezinu, man vispār liekas vienmēr, ka tie mūsu cilvēki apkārt, tie ir mūsu tādi lielākie palīgi. Un pat, ja viņi tev neiedod šitā te kaut ko konkrēti nepalīdz, bet tāpat tās, vienā draudzenīte, viņa saka, tu negribētu meistarklasi varbūt uzrīkot un es saku, varbūt, ka es gribētu, tur pirms meistarklases atalpojusies, zini, pilnīgi sabijusies, un pēc tam no mutes mutē tā aiziet. Jā, un tad ļoti labi gāja ar meistarklasēm, tikai tad sākās Covid. Tas bija tik nesen. Tas bija pirms Covida. Jā, jo es jau tikai 8 gadus dzīvoju Latvijā, 8,5. Kur sākās maratoni? Šeit, Covida laikā. Jā, un Covida laikā visas manas meistarklases, atceros, man bija 7 meistarklases sabukotas uz priekšu. Un es saprotu, ka es nevaru to darīt. Jā, un tad es Instagramā iegāju, un es gribēju, es ļoti labi atceros bildi, tā bija spageti bilde, tādā vegāniskās gaļas bumbiņas, krēmīgā mērcē ar puraviem, un es gribēju rakstīt recepti. Godvārds, es gāju rakstīt recepti, un es uzrakstīju, es nezinu, kas bija tas, kas vadīja, un es uzrakstīju, ka varētu kaut kādas online apmācības. Man nebija ne jausmas, kas par online tā vēl joprojām ir vislielākā mistērija. Un tad es ierakstu, ko es darīšu, kā es darīšu. Bet gan jau, ka ja pieteiksies kaut kādi 10 cilvēki, tad es paskatīšos, tas būs tikai tāds mēģinājums, un tad gan jau, un pieteicās 200 cilvēki. Un tad ir, un ar to arī, protams, kad aizgāja visi tie online projekti. Zināt, ka tā bija toreiz, tas bija pirmais maratons, un es biju jau 2. maratonā, jo tas bija arī Covid laikā. Es dzīvoju Latgalē toreiz.
Jā, Covid laikā bija vairāk, tad bija biežāk, jā. Jā, un es atceros tos spaģeti ar tām bumbiņām. Kaut kas tāds bija viens no maratoniem. Jā. Tas bija ļoti garšīgi. Tā kā nereāli garšīgi. Jā, tā kā es nezinu, es tiešām nezinu, kā tas notika, kas ir. Works like magic. Jā. Kāda ir tava šī brīža kaut kāda ambīcija, uz ko tu ej? Jo maratonu, tu teici, vairs nebūs. Zini, uz ko es eju? Jā. Saprast, uz ko es eju. Tas ir labs ceļš. Jā, jo es nezinu. Un zini kā, un šeit ir ļoti daudz pārmetumu. Sev liekas, kā tas ir, ka tev ir 39 gadi, tu nezini, ko tu gribi. Tā kā, ne jau in general pa dzīvi, bet, piemēram, tieši ja mēs runājam par karjeru, ja? Ka tā kā, un tā kā es nesaprotu, es laiku tā kā jau vairākus gadus mīņājos uz vienas vietas. Jā, tas ir tas, ko es ļoti lūdzu un ko es mēģinu pie sevis sakārtot, dedzinot arī savus saules iedegšanas mehānismus. Protams, ka jā, lai vienkārši, lai es saprastu, kas ir mana ambīcija, kas ir tas, ko es patiesībā vēlos. Kas ir šobrīd būs tas mans sirds projekts, par ko es tiešām esmu super sajūsmā, kas ir pilnīgi attiet no visa tā, ko es tikko stāstīju, ka tas ir, tā kā es esmu ļoti daudz pēdējos 3 gadus pavadījusi Maltā, ja, un tagad es paņemšu meitenes, aizvedīšu meitenes, kuras es nepazīstu vai mazlietiņ pazīstu, aizvest uz Maltu tādā turistiskās meiteņu brīvdienās. Tas ir tas, par ko man pilnīgi, tas jau nākam piekdien, man jau jā, man acis deg, un es nezinu, kas no tā, vai tas atvērs kaut kādas jaunas durvis, vai tas vienkārši mani piepildīs uz kaut kādu laiku, un ar to enerģiju tā kaut kādas jaunas durvis vai sapratne par tām pašām ambīcijām atvērsies, es nezinu. Jūs braucat tādā kā retrītā, ja? Nē, mēs braucam atpūsties, skatīties, dzert un tusēt. Tas ir retrīts. Jā, meiteņu retrīts. Bet, protams, man liekas, ka tas būs viss par to, kā ir, ka man ir ārkārtīgi daudz kontrastu, ārkārtīgi daudz melns un balts, un manā laukā parasti visas šīs lietas notiek, es pateicu, tur dzert un tusēt, un es zinu, ka tur pretī varbūt pirms tam vai pēc tam tur būs dziļas sarunas un tā tālāk. Es nezinu, tu vari vienā brīdī meditēt, otrā klausīties repčuku ar visiem sliktākajiem lamu vārdiem. Tas viens otram netraucē, un viss ir ļoti forši apvienojams, ja vien tas ir tevī. Protams, kas ir absolūti ļoti skaisti apvienojums. Man, piemēram, playlistā ir tur Morgenšterns, un pēc tam man mantra ir nākamajā playlistā. Un man tas ir tikai ļoti ok. Tas viss man ir vajadzīgs, visas šīs daļas ir manī pieņemtas. Un tas ir tas, uz ko es gribētu tagad aiziet tālāk. Jo ne tikai tavā profesionālajā darbībā ir viss kaut kas mainījies un transformējies, bet arī tavā personībā kā tādā. Un ir šī, vismaz es pati vados pēc teorijas, ka mūsos ir visas šīs daļas, un mēs neko nevaram no sevis, piemēram, izvākt, izslēgt, aizvākt un iznīcināt vai kaut ko tādu. Mēs šīs daļas varam ieraudzīt, mēs varam saprast, kuros brīžos viņas mums parādās, respektīvi, kas ir tas, kas notrigero to daļu mūsos, kāpēc viņa pamostas, varbūt tādu, kas mums neļoti tur patīk, un tad darīt kaut ko lietas labā, nevis tur piļīt sevi par to daļu, kas ir pamodusies, bet pastīties, ko es varu izdarīt, lai viņu nomierinātu. Un kā tu esi sevī savienojusi šīs daudzās šķautnes, un kā tev iet ar savu daudzo daļu pieņemšanu, jo ar to daudz šautnību. Zini kā, mēs vēl joprojām draudzējamies, jo es tikai salīdzinoši nesen, es gribētu teikt, kādus 6 atpakaļ pārstāju tēlot labiņo meitenīti, jo laba jau es esmu vienmēr un vienmēr būšu un esmu, bet labiņo.
nerunāt ar cilvēkiem, pavisam savādāk balsti, man kā pilnīga puķīte, jā, bet... Izņemot ar bēbīšiem. Jā, ar bēbīšiem un kaķīšiem un sunīšiem. Jā. Un sunīšiem, tā kā kāpņu telpā. Jā. Bet, jā, nu, labi, no kurienes tas nāk, tad tam jau mēs gan jau, ka visi tiem, kam ir sindroms labās meitenītes, mēs visi zinām, un pat ja tie, kam nav. Bet es nezinu, vienkārši, es tagad domāju, kāds bija jautājums. Kā pieņem to daudzšķautnību? Kā tu dīlo ar viņām? Kā tu skaties uz to? Vai tev ir tāds, ka Dievs, nē, man ir kaut kas nav kārtībā, šis ir kaut kas slikts, man vajag no tā tikt vaļā, vai arī tu kaut kā atrodi tam vietu, un kā tu tam atrodi vietu? Absolūti. Tā kā es vienkārši dievinu to... Zini kā, viss, kas tas ir tāpatās kā ar talantiem. Tas, kas ir tāds labs tevī, tev ir ļoti grūti to nodefinēt un tā kā saprast. Un tikai pēc tam pa faktu atkal jau mūsu tie apkārtējie cilvēki vai tuvāki vai tālāki, viņi tev vienkārši uz kaut ko var norādīt. Ja? Un tad, kad viņi pasaka caur, un tu sāc beidzot viņos klausīties, tu sadzirdi, cik daudz tur patiesība, nu tā kā cik tu patiesībā esi brīnišķīgs cilvēks, ja, cik tevī ir tā labā, bet tu to dari vienkārši autopilotā, jo tu tāds esi. Ja, bet man tajā pārējā laikā arī gribējās būt ļoti, ļoti vēl labai, vēl ļoti, ļoti, ļoti izpalīdzīgai, ja, bet tas nospieda to manu sučku, ja? Yeah. Ja, bet viņai jau, bet ja tas ir manī, respektīvi, viss tas, kas ir tā visa ēna manī, viņa ir tikpat mana, kā viss labais, kas ir manī. Un man atnāca šī vizualizācija, ja, ka tad, kad tu to stum projām, to savu ēnu, viņa ir kā maziņš bērns, kas ir histērijā, kurš grib mammai pie kājas turēties, ja, un lūdzu pieņem mani, lūdzu gribi mani. Es tikai es tikai gribu būt laba. Un kaut kādā brīdī, kad man atnāca šī te vizualizācija, es domāju, nē, nu kā. Un kas ir ļoti interesanti, ka tu to sučku izliet kaut kādos momentos, un tie ir slikti momenti. Neapzināti. Tie ir momenti, kur, un uz tiem cilvēkiem, kas nav to pelnījuši vai nav to pelnījuši tādā apjomā, jo viņai jau kaut kur vajag izlausties, un viņi vienkārši atrod visvieglāko tādu ejiņu, caur kuru iziet. Nu jā. Un tad, kad es sapratu, ka pirmkārt es vairs negribu uz nevainīgiem cilvēkiem vienkārši tāpatās norauties, jā, tad kaut kā man tas viss ir, kaut kā man viss ir jāapvieno. Un davai, ka mēs to sučku arī ikdienā, jā, iemānīsim, jā. Un klausies, viņa ir tik forši adaptējusies, jā, jo man vienmēr, kaut gan tas nav varbūt baigi tas sučkas, jā, bet man ļoti man liekas, ka tad, kad es izsakos ar lama vārdiem, tas ir tas, kad, jo zin kā mēs runājot, mēs varam visu laiku viens otru pārprast, ja? Un tad, kad tu pasaki ar krievu matu, tur viss tev vairs nav nec jautājumi, nec pārpratumi, ja? Viss ir vienkārši kā kulaks uz aci, ja? Lūk. Un, šī ir tāda viena izpausme, vienkārši to, kad man vairs nav šī nenormālākā spiediena, ka man ir jādomā par pilnīgi katru savu kustību, katru savu vārdu, lai tikai liktos, lai būtu pareiza, pieņemta, mīlēta un tā tālāk. Jo es tāpatās esmu gan pieņemta, gan mīlēta, gan pareiza, bet arī ļauju sev būt nepareizai. Un principā, ja tas nevienu neskar, bet kaut kādā veidā tas tomēr skan x cilvēku, tas nav vairs par mani. Tā kā, sorry. Jā, tā ir. Jā, tas ir tāpat kā man nesen, es nezinu, vai tu redzēji, man no dzimšanas dienas vidzikiem man uzrakstīja, man vienam sieviete uzrakstīja, un es ieliku storijos, es atsakoju, jo jūs pārāk daudz lamājaties, un es domāju, es šie puhuju. Jā, tā kā, šī te, jo kāda var ietekmēt tas, kā es lamājos? Vai kā mani var ietekmēt tas, ja tu kaut ko, tu vai vēl kāds dara kaut ko, kas nav saistīts ar mani? Man tas var nepatikt,
Ok, bet tas arī viss, bet tas ir par mani. Kāpēc tev tas nepatīk? Uzdod savu jautājumu, kāpēc tev nepatīk? Ko tu sev neļauj? Es sev ļauju, un tāpēc tevi tas triggerē, jo tu arī sev kaut ko neļauj. Jā, vispār. Kā ir, labi, tā ir tam visam tāda viena puse ar jau pieredzēto. Un tad ir otra daļa, kas ir jauni apstākļi, kuros mēs iekļūstam. Kā ir tur? Vai tev ir bijis tā, ka tu nokļūsti kaut kādos jaunos apstākļos, un tev atkal slēdzas iekšā visa šī kombinācija ar to, ka vajag būt kaut kādai, es nesaku obligāti, ir laba meitene, bet vajag būt kaut kādai, lai šeit iederētos, vai arī tu vispār vairs nekur neizjūti šādu kaut kādu stāvokli iekšēju? Nē, noteikti. Es tagad domāju, šis man ļoti asociējās tagad par pēdējo, ar to šķiršanos, un es nezinu, jā, jo tā bija pilnīgi jauna, vispār dzīvē nepieredzēta situācija. Tā kā es pirmo reizi piedzīvoju nodevību, un tad tu jūties kaut kur atkal kā mazs bērns, bet kurš tā kā vispār mācās, kurš ieraudzījis ir cilvēkus un pasauli no jauna, ka tavā, nezinu, vienradžu pasaulē, kurā tu naivi dzīvoji tur 39 gadus gandrīz, vai tur tiešām ir tur džokeris ielīdis, un tur piekakājuši tur, kur nevajag, bet jā, zin kā, un šeit ir triki, jo ir tā visa dzīves pieredze un bagāža, un otrs, bet tāpatās tu esi pilnīgi jaunā situācijā, kurā tu neesi bijis un kurā tu negaidīji, ka tu būsi. Un te ieslēdzas visādas šīs te programmiņas, kā vajadzētu uzvesties, kā vajag, nezinu, kaut vai ar vēlmi kaut kādu atriepties, kura iznāk un kuras vispār nekad nejūtu vispār pa dzīves. Es dzirdu, ko cilvēki runā, atriebība, bet nekad dzīvē neko tādu neesmu nec darījusi, nec piedzīvojusi, ne pat man ir vēlme. Un te man parādījās kaut kas jauns, un tev ir jādīlo ar tām situācijām, ar šo te sajūtu, kuru ir tev tā vēlme atriepties, bet tu neatriebies. Ja? Un tu esi visu, tā kā jebkuru soli, kuru tu spēr, un vienalga uz kuru pusi tu esi visu laiku bērnu pozīcijā. Es nezinu, kā tālāk, es nezinu, ko man darīt. Bet kaut kā menedžē, kaut kā ļauj sev, es nezinu, vienkārši just un kaut kā jau tu to samanedžē. Un vai tas ir pareizi vai nepareizi, es nezinu. Jā. Kā tu savā dzīvē regulē un ievēro tādu prāta disciplīnu? Kaut, piemēram, pat tad, kad tu redzi, ka tev ir pamodusies kaut kāda rita atriebēja, sauksim to tā. Un tev ir tā cita ritas daļa, kura pirmkārt nenosoda to daļu, kas grib atriepties, bet viņa arī prot pārņemt kontroli un saprast, ko tai daļiņai patiesībā vajag. Un kā tev šī prāta disciplīna ir izstrādāta, ko tu dari, lai pie tā pieturētos un lai vai cik ilgu laiku tas prasa, bet tomēr atgrieztos atpakaļ lēnītēm, bet pie sevis. Šis arī tāds triki jautājums, uz ko es arī man nav īsti atbildes, jo arī es nezinu, vai es ievēroju tādu baigo prāta disciplīnu, bet viens ir tas, ko es vienmēr redzu, tā kā arī, ka respektīvi mūsos ir tās divas daļas, tas baltais un melnais vilks. Un es zinu, kam kalpo baltais vilks, un es zinu, kam kalpo melnais vilks. In general, pasaulē. Es zinu, ka es gribu tā kā kalpot labajam gaismai. Tas nenoliedz to slikto, jo labais bez sliktā vispār tas ir kā, nezinu, kā dabā diena un nakts. Mēs varam nenormāli gribēt, lai diena turpinās un nekad nebeidzās, bet nakts atnāks. Tas ir tāds dabas ritms, visuma ritms, ko nevaram mēs ietekmēt, un mūsos jau ir tieši tāpatās. Vienmēr būs tas cikliskums un vienmēr būs labais ar slikto savienoti. Un cik interesanti, ka sliktais ļoti bieži provocēs labo un labais slikto.
kā es ievēroju prāta disciplīnu. Atkal jau, man liekas, es teikšu to pašu, ko pirms tam es vienkārši ļauju savu just, jo ļoti viegli, tīpaši tad, kad sarīp tā pasaulē, ja kaut ko tu pieredzīji pieaugušā vecumā vai vienalga kādā vecumā pirmo reizi, ir šis, es uzkāros. Pieaugušā vecumā, tu kaut ko pieredzi pirmo reizi. Labi, es sapratu īstenībā tavu domu, un man liekas, ka jebkuram, kurš klausās, arī ir vienkārši vērtīgi dzirdēt, ka ne visu vajag atrisināt šitā, tagad, tā, un ka uzkārieni tādi arī mēdz būt, and that's fine. Jā, un tas, laikam, ko es gribētu atļaut sev just. Jā, jo ko mēs bieži vien darām, tīpaši, tagad es zinu, ko es gribētu teikt, ja tev gribās aizmukt. Mums ir pirmais, mums gribās aizdzert, es nezinu, aizpīpēt, aizpist, visu aizēst, visas šīs te lietas, ja, tikai, lai nejustos slikti. Es izdarīšu visu, lai nejustos slikti. Šausmīgi mēs baidamies no šīs te bēdīgās, sāpīgās sajūtas. Bet atkal jau tieši man liekas, ka šī sajūta ir tā, kas tev palīdz salauzt sirdi tā, kā viņu vajag salauzt, bet vienādības zīme patiesībā atvērta. Ja, un es atceros, man bija pāris mēnešus atpakaļ šī sajūta, ka es vienkārši nezinu, kur likties tā, ka tev nav ko elpot, tev vēmiens nāk. Un tad es domāju, ok, es savu atļaušu. Un tad tu saproti, kas tam ir apakšā. Bieži vien tam ir apakšā, nevis bieži vien, bet tur tas ir tās sāpes, bet tās sāpes izriet kaut kur no manas fantāzijas un kaut kur no mana ego. Jo, respektīvi, viss, kas ir saistīts ar mūsu sajūtām, tur vienmēr būs ego piesaiste, vai ne? Un tu nezini, kādā, es nezinu, konfigurācijā, cik smagi ir tas. Mums liekas, ka mums sirds sāp, mums patiesībā var ego sāpēt. Ja? Un man liekas, ka tikai tad, kad tu savu ļauj vienkārši, lai man sāp, lai man vienkārši visas kaulas izlauž, tikai tad tu vari saprast, vai tev tiešām sirds sāp, vai tev sāp ego. Jā, un vienkārši ļaut savu just. Man liekas, tā ir vislabākā iespējamā atbilde uz to, kā noturēt prāta disciplīnu, jo arī viss, ko es, pirms tam es tev prasīju par tām savām daļām, par pieņemšanu un atļaut sev just, manuprāt, vienkārši tik perfekti ietērpi to šajā vienā mazajā frāzītē, kas principā atbild uz visu, ka tu atļauj sev just ne tikai prieku un augstu vibrāciju emocijas, bet atļauj sev just arī kaut ko citu, arī skumjas un pārdzīvojumus un dusmas, naidu un visu kaut Riebumu, ko. Jā, un ka tad, kad tu ļauj sev tam būt, tad ar to pašu prāta disciplīnu ievērot ir krietni vienkāršāk, jo tu nevienu no tām daļām savām nenospied, nepadari mazāku un neviena no viņām necenšas izlausties. Tā, kad tu teici par to bērniņu, kurš pie kājiņas pielien un tāds lūdzu pamani mani, lūdzu. Un viņai nav tas jādara, jo tu jau pamanīji, tu atļāvi viņai eksistēt un tas ir varbūt jāpaklausās reizes 5, tas, ko tu stāstīji, bet es tiešām uzskatu, ka tā ir atslēga uz veselīgu prāta disciplīnu, nevis sevi pizdīt un sev spiest kaut ko un to saukt par prāta disciplīnu. Tā ir sevi spīdzināšana, nevis prāta disciplīna. Jā. Bet tas, ko tu stāsti, jo, tas iet caur racionālo, un racionālais ir ļoti vajadzīgs, bet tas, ka lietas ir racionāls, tas nenozīmē, ka tas ir pareizi. Ja? Ar sajūtām tieši tāpatās, bet ļaujot sev tiešām izjust tā līdz kaulam, tikai tad tu vari saprast, no kura plauktiņa tas nāk. Jā, un tad arī galva pieslēdzas klāt, un tad, kad tu atļauj sev just lietas, tad vienā brīdī tas nosēžas arī kaut kur smadzenēs, un tas prātam kļūst normāli. Viņš vairs necīnās pret to. Jā, ļoti skaisti.
paldies tev, ka paldies tev milzīgs, ka tu ar šo padalījies un ka tu kaut kā uz to jautājumu atbildēji tā, ka es pat negaidīju, ka var tā atbildēt. Jā, man liekas vienkārši wow, jo kaut kur, man piemēram, fragmentāri tas kaut kur ir salicies galvā, bet tu to saliki tikko tādā vienā skaistā bildītē. Tas ir vienkārši amazing. Un tagad, protams, ka mēs varam runāt visu kaut ko par to, ko tu esi darījusi un kā tu esi darījusi un par tavām kodām dzīves situācijām, bet tas, ko neviens cilvēks nevar izdzīvot tādu pašu pieredzi kā tu, un tas ir, protams, ļoti interesanti un kruti un daudz ko var paņemt, bet, manuprāt, vērtīgākais, ko cilvēks ar tādu pieredzes bagāžu, piemēram, kā tev un ar tik daudz tādiem piedzīvojumiem dzīvē, visu kaut ko, tas, ko viņš var iedot, ir savas domāšanas modelis un sava dzīves uztvere, kā tu uztver lietas. Tāpēc tagad man ir sagatavotie jautājumi, lai manas smadzenes neizdomā kaut ko ļoti ātri aizmirst. Un šie jautājumi ir paredzēti tieši tam, lai vienkārši no tevis izvilktu ārā to, kā tu domā un kā tu redzi pasauli kaut kādās konkrētās lietās. Un tā ir, es viņu saucu par īstajiem jautājumiem, bet tā ir absolūti tava izvēle, cik izvērsti tu vēlies uz viņiem atbildēt. Un tas, ar ko es gribu iesākt, kas, man liekas, arī sasaucas ļoti ar to, ko mēs tikko noslēdzām par spēju just un atļauju sev just. Kā tu saproti, kas ir tavas patiesās vēlmes un kas ir tas, kas ir uzspiests no ārpuses, respektīvi normāli, pareizi, adekvāti, vēl kaut kā un vēl kaut kā? Es nesaprotu, es tikai jūtu. Bet man vispār ļoti slikti ir. Tā ir otra galējība. Man ir ļoti maz ir racionālā, un es tikai vados pēc sajūtas, un tur ir tik daudz, kā jau teicu, sajūtām vienmēr ir ego piesaist, un lai saprastu, vai tas nāk tiešām caur tavu sirdi vai caur ego, tur vēl vajag tajā pasēdēt. Bet, tu dod sev laiku? Absolūti, bet arī dažkārt rīkojos ļoti impulsīvi. Jā. Tev ir bijis tā, ka tu pēc tam izdari secinājumu un tas nebija mans? Absolūti, vienmēr. Es tā kā ikdienā kļūdos. Jā. Pierīta tāda zila ir ar grābekļa arī patīk viena un tā paša. Jā. Kā tu uztver kļūdas dzīvē? Es nezinu, kā mācību, es noteikti neuztveru. Es vispār, tas vārds, zini, kļūda ir tāds, Nē, iemācījos. Varbūt neiemācījos, varbūt vēlreiz vajag ar grābekli, tā kā kārtīgāk dabūt papīri, lai iemācītos. Bet es iemācīšos. Nē, tā nav kļūda. Man nekad nav tā, lai es sēdētu un raudātu, ka Dievs, kā es kļūdījos. Nē, forša pieredze. Paldies, ejam tālāk. Tātad kļūdas vienāds pieredze. Kāda ir tava lēmuma pieņemšanas stratēģija? Ak, Dievs, sajūta. Nav vispār tikai juška. Jā. Cik ātri tu pieņem lēmumus? Ļoti ātri, es esmu ļoti impulsīva. Mēdz nožēlot viņus? Nožēlot? Nē. Ne jau nožēlot, vienkārši dažkārt liekas, dura. bet lai nožēlotu, tā kā... Nē. Nenodarbojas ar tādām muļķībām. Kā tu definētu pieaugušu, nobriedušu personību? Nezinu. Es vēl eju uz to. Vēl tālu. Nē, bet nopietni, pavisam nopietni. Jā, man ļoti grūti ir būt atbildīgai pašai par sevi. Un tas ir tas, ko es tikai nesen vispār sapratu. Es domāju, ka nepilnu varbūt pie 6 mēnešiem. Un tas ir tas, ko es šobrīd mācos. Būt atbildīgai pašai par sevi. Jā. Bet redz, ka nekad nav par vēlu mācīties. Nē, nekad nav. Bet tas ir ļoti negaršīgs atklājums pašai par sevi pie 40 gadiem. Ja? Ka tu nestoties, ka ir kaut kādas lomas, kas ir superīgi izkoptas, ir lomas, ka tu rīta kā cilvēks, esi vēl bērna lomā. Un tas ir tik negaršīgi savu atzīt, bet es esmu atzinusi gan savu, gan skaļi tagad. Un es vienkārši mācos būt atbildīgam. Manuprāt, tas ir ļoti pieauguši un ļoti nobrieduši sev atzīt lietas, kas ir neērtas. Un tad, kad mēs atzīstam sev tās lietas, kas ir neērtas, viņas ir šeit virspusē un ar viņām reāli var kaut ko darīt. Kamēr tu viņu tur tieši tādiem pašiem vārdiem nospied. Jā.
vai nu kamēr tu vienkārši izliecies citu priekšā, ka, nē, es esmu atbildīgs pieaugušais, es pati māku par sevi parūpēties, es visu māku pati. Nē, ir sfēras, kur nemāki. Ir ļoti daudz, un tas jau nenozīmē, ka tu visur esi bērna pozīcijā. Protams. Nē, tā ir vienkārši kaut kāda sfēriņa. Jā. Šis arī, manuprāt, ir svarīgi nodalīt vairākas savas dzīves sfēras un nemest visu solis vienā groziņā arī šeit. Ka ir tā, ka tu vari būt kaut kur ļoti pieaudzis, ļoti nobriedis un kaut kur pilnīgi bebīts. Jā. Un reizēm tas bebīts ir ok, ka tu viņu ieslēdz apzināti. Un tad, kad viņš ir apzināts, tad ir dievina, forši. Tu pateici ieslēgt bebīti. Man draudzene mums bija kaut kādi 15 gadi. Un es neatceros, kādas viņai tur padomu prasa. Viņa saka, перестань, включи дуру. Vienkārši mums tas ir vēl joprojām. Kas tikai включи дуру? Nav ko iespringt uz kaut kādām lietām. Reizēm tas ir pilnīgi ok. Un tas nekādā veidā neatņem tev to pieaugušu, nobriedušu cilvēku pozīciju. Nē, atkal tas piedod kaut kādu rotaļu elementu. Jā, galvenais tur beigi neiesēdēties un ar tām mantiņām neiespēlēties. Jā, bet tas ir tad, kad tu to dari apzināti, tad tu tur beigi neiesēdēsies. Un pat, ja tu tur iesēdies, tu tā vienā brīdī apzinies, ka tu esi tur iesprūdis un sāc līst no turienes ārā. Kas tev ir bagātība? Pilnīgi nerodi, bet noteikti veselība. Es nevaru tev izstāstīt, cik ļoti es novērtēju pēdējos gadus savu veselību. Jā, jo mums var būt, es nezinu, 1000 problēmas, bet tad, kad mums ir veselības problēma, tad mums ir tikai mums tad kļūst tikai viena problēma. Bagātība. Tas iekšējais miers un kaut kāds piepildījums, kad es jūtos piepildīta, ka es esmu tā kā sevi pabarojusi un apkārt. Noteikti Dominiks, noteikti mans dēls ir vienkārši jā, viņš ir bagātība. Bet es nezinu, tie mani cilvēki, tā nav, un man gribās, man nenoliekšu, man gribās vairāk naudas, man gribās vairāk lietas, vairāk iespējas. Absolūti, jā, bet ja mēs runājam par bagātību, tad tas ir viss tas sataustāmais. Mīlestība, es nezinu, draudzība, mana māsa, mana ģimene, manas draudzenes, tā kā, jā, es īstenībā esmu tik bagāta un man tagad ir tirpiņas, jā, jo man nav daudz naudas, bet es esmu bagāta. Jā, tas ir tas, bez kā citām lietām zūd jēga. Un pat, ja tas ir kaut kādā monetārā izteiksmē, tur ir daudz kaut kur kontā vai uz rokām, bet nebūtu tas, ko tu definē kā bagātību, tad nejustos bagāti. Tas ir ļoti skaisti. Un tagad kaut kas diametrāli pretējs. Kas tev ir garīgums? Šajos laikos, kad man ir garīguma, kas man ir garīgums? Noteikti ne pseido garīgums, ar ko mēs te visi saslimām pāris gadus atpakaļ. Kas ir, varbūt var patiesība? Izstāstīt? Jā. Patiesība, šis te akcepts to, ka, nezinu, es varu būt super apgarota, atvērta un tajā pat šā brīdī mauka. To, ka es nezinu, ko es teicu, tur es varu klausīties repčeku un pēc tam iet meditēt. Un man liekas, viss tas ir tā apgarotība, viss kopā, ka tu saproti, ka tu esi dvēsele, bet neaizmirsti, ka tu esi atnācis uz zemes dzīvot zemieša dzīvi, piedzīvot cilvēka pieredzes. Šī patiesība apvienot šo un dzīvojot uz zemes, stingri staigājot pa kājām, bet es domāju, ka viss vienkārši tas apvienojums, tas ir tas. Jā, tāds balanss un godīgums. Jā. Jā, ļoti skaisti.
Kas, tavuprāt, ir atslēga uz savas realitātes radīšanu? Tu noteikti zini, tur dzīves autors, bla, bla, bla. Kas tev liekas tāds atslēgas moments uz to, ka tu esi tas, kurš rada savu realitāti, kā nonākt līdz tam stāvoklim? Es nezinu, pirmais, kas man tāds, zini, pilnīgi ir sajūta, ka ļoti gribētos padomāt pie šī teikuma, pie šī jautājuma. Šauj ārā, kas tev nāk, bet pēc tam varēs padomāt. Jā, godīga saruna ar sevi. Šī te saruna ar sevi, ar saviem cilvēkiem arī godīga saruna, godīgi paprasot, kā tev liekas, kas ir tas, jo mums vienmēr ir kaut kas, ko mēs arī tajos cilvēkos, kurus mēs nenormāli mīlam, ar ko dievinam laiku pavadīt kopā, ir kaut kas, kas mums viņos, ne līdz galam. Godīgi pajautāt, kā tev liekas? Tas arī nesen uzzināju no draudzenes, ka par konkrētu lietu mans komunikācijas stils ir ļoti nepatīkams, ļoti aizskarošs, kur man kaut kāda ir apsēsta precizitāte un patiesība, un baigi forši ir šo te uzcelt augšā, lai saprastu, lai vienkārši sevi, nevis lai saprastu, bet lai sevi mazliet ieraudzītu no malas. Jā. Jo, zin kā, mēs tā, es tā atkal vizualizācija, man bija ļoti daudz kas caur vizualizāciju, un tā man arī meditācijā vienreiz atnāca to, kā mēs sevi redzam. Tas ir tad, kad tu stāvi pie gleznes ļoti, ļoti tuvu, vai ne? Un tu redzi visas mazākās detaļas, ja? Bet tu kopainu neredzi. Un tikai tad, kad tu atej tālāk, tu redzi kopainu, bet tu neredzi detaļas. Ja? Un šis ir viens, un mēs stāvam savā dzīvē ļoti tuvu tai gleznai, un tie mūsu cilvēki vistuvākie, viņi ir bišķi tālāk. Un viņi mums ļoti daudz var informācijas iedot. Protams, ka tas būs caur viņu prizmu, un nevienmēr būs tā. Tur arī būs savi triggeri, un tā nevienmēr būs patiesība. Bet kaut kur būs arī patiesība. Vienkārši pats atkal savu ļaujot just, tu izvērtē. Jā, es pilnīgi piekrītu. Es atceros, ka mums ar Dairu kaut kad bija saruna, jo viņam bija grūti pateikt man, kā viņš jūtas, kā viņš jūtas par kaut kādām emocionālām lietām. Un viņš teica, ka viņam ka ir grūti man pateikt, tāpēc, ka es vienmēr reaģēju diezgan neadekvāti, ka es vai apvainojos, vai kas, viņš jūtas slikti, bet tāpēc tas, ka viņš man pateica, tagad es jutīšos slikti, viņš tāds, bet to nevajag, ka man nevajag, lai tā ir. Un tā atkal ir, manuprāt, tas, ko tu saki, ka tā ir tā spēja atļaut visam būt un uztvert to, ka tas vienkārši ir tāds viedoklis, ir tāds, tas viss nebūs par tevi. Un īstenībā lielākoties tas nemaz nav par tevi. Jā. Bet tad mēs varam tā forši mīiedarboties ar pasauli, un tas, ko tu stāstīji, manuprāt, ir šī atslēga uz mīiedarbību ar pasauli adekvātu. Un tad, un tas viss sākas ar to, ka ar savu iekšējo pasauli proti adekvāti mīiedarboties. Tad, kad ar savu iekšējo pasauli proti adekvāti mīiedarboties, tas pārceļas uz āru, un tas ir tas, ko tu tagad vari pastāstīt. Bet tas viss sākas tevī. Jā. Vai tu vari teikt, ka tu esi pārliecināta par sevi? Jā, bet ne visās frontēs. Jā. Un arī tas, ka arī tajās frontēs, kur es jūtu tādu tiešām dziļu pārliecinātību par sevi, neviens neatceļ kaut kādus 30 plus gadus, kad es nebiju pārliecināta par sevi. Un tās schēmas, neskatoties uz to, ka es jau esmu ļoti daudz jaunu schēmas apbūvējis, viņas vēl tad tas nav tā, ka to var vienkārši izmest miskastē un tas aiziet kaut kur nebūtībā. Nē, viņas ik pa laikam grib laužas ārā, bet es saprotu, ka tas nav par mani šodien, ka tas ir vecās vēl schēmiņas. Es ieraugu, ok, un man te vēl ir mirklīs padomāt, vai tiešām es esmu pārliecināta, vai tomēr, vai tā ir vecā schēma. Jā, un te atkal godīgi tu savu pasaki, vai tas ir, vai tev tur vēl kaut kur pietrūkst konfidents, vai arī tieši, vai ka tā tiešām ir tikai vecā schēma, ka tu esi vienkārši pieradis tā darīt, jo mūs jau vispār vada pieradumi. Jā, riktīgi, es piekrītu. Ko tev nozīmē sievišķība?
Nu, sākšu ar vieglāko, laikam, tas tajā fiziskajā plānā vienkārši ir rūpēties par sevi. Rotaļāties ar sevi. Tā kā, te var būt sākot no apģērba, no matu sakārtojuma, make-upa līdz pat es nezinu, tur savam ķermenim un sarunai un body language. Nē, to nestāstīšu. Kādā citā reizē. Jā, bet to mēs pēc tam varam pastāstīt. Ir viena štučka, ko es ļoti, ļoti asociēju ar sievišķību. Bet nezinu, man sievišķība ir laikam visvairāk par rotaļu. Tieši man grūti ir novērtēt, kā ir vispār in general, bet man noteikti, jo man ļoti patīk, kad es ieslēdzu šo te rotaļu un es varu viņu ieslēgt un izslēgt. Tad es jūtos, vismaz tad es jūtos vissievišķīgākā, visseksīgākā, visforšākā, ka vispār viss zejvis. Tas atkal par to iekšējo sajūtu ir. Kā tu uztver problēmas? Ai, pohuj. Izcili. Jā. Bet šeit varētu pielikt punktu. Jā, bet, protams, ka ne visas. Bet, es nezinu, man ir arī skatoties kādas problēmas. Es nezinu, nodevība, grūti. Ikdienišķas parastas problēmas, kas ir saistītas ar darbu, un tās varbūt 5-10 minūtes es tur padegu kopā un visu, un man sākas tur, nezinu, sirdsklauvas un trauksmīta, bet tam vajag 5-10 minūtes, lai es nomierinātos. Tāpēc es arī saku, ai, pohuj, jo patiesībā lielā mērā tas tā arī ir. Ir problēma, ok, risinam, nevaram atrisināt. Varbūt ir vēl kaut kāds plāns. Nav, tad mēs neatrisinājām šo problēmu, tāpēc, ka tā sanāca. Jā, lai ir, lai paliek. Jā. Kā tu reaģē uz neizdošanos? Zini kā? Šeit ir mana, te man ir ļoti stipras divas puses neizdošanās, jo man ir ļoti daudz, kas neizdevies. Un patiesībā tas nav tik bailīgi un sāpīgi, kā tas šķiet. Bet, piemēram, šobrīd es tur domāju par kaut ko jaunu, un es saprotu, kas man jau vairākus mēnešus no tā attur. Šīs te bailes no neizdošanās. Respektīvi, nestoties uz to, ka man ir forša pieredze ar neizdošanos, un ka tas nemaz nec bailīgi, tik bailīgi, nec sāpīgi. Tomēr, nākot jaunām lietām, tāpatās es raustos. Tāpēc te ir šūpolītes. Un tā arī var. Un tā arī ir ok. Un man bija Oskars Zapatskis uz interviju, un viņš vienā kaut kādā podkāstā teica, ka Dieviņš tevi kvalificē un pārbauda, vai tu riktīgi to gribi. Respektīvi tajās situācijās, ka tev kaut kas nesanāk, neizdodas, un tā vietā, lai apstātos, ir jāsajūt, vai tas ir tas, ko tu negribi, bet ja tas ir tas, ko tu riktīgi gribi, vai tu tiešām esi tam gatavs, vai tu piekrīti, un kā tas tavā dzīvē atspoguļojas, kad tu saskaries ar kaut kādiem šķēršļiem, kā tu uz viņiem skaties? Atkarībā no situācijas, bet man ļoti patīk tas, kad Dieviņš tiešām mūs testē. Dieviņš visums. Bet, zin kā, arī šeit man ir kaut kāda ļoti divējādas pārdās, jā? Jā, viņa ir visu laiku. Šeit man arī ir divējāda sajūta, jo es zinu šo spēku no ļoti ātra pieņemta lēmuma. Tā kā es iegāju toreiz storijos, nesaprotami, kāpēc es uzrakstīju, un tas man vispār atvēra. Es Covid laikā nezināju, kā es strādāšu, kā es naudu pelnīšu, un tas man atvēra pilnīgi jaunas durvis un atvēra man pilnīgi jaunu finanšu līmeni. Ja? Tā kā es nekad nebiju pelnījusi tik daudz, cik tad.
šis tā ātri pieņemtais lēmums. Jā, un dažkārt ir tā, ka tev kaut kas maļās pa galvu, maļās, un tad kā tu bišķi pietuvojies jau gandrīz, un atkal atpakaļ. Un tas šķiet, es to sasaistīju ar to, ka Dieviņš tevi testē. Jā. Un, es nezinu, atkarībā no situācijas. Un jā, un nē. jā. Kas ir tas? Es saku, tās pretestības manī visu laiku kontrasti milzīgi. And that's okay. Jā. Bet paturpinot šo, kas tev ir signāls, ka viss, širais vairs nedara un kaut kas te ir jāmaina? Nevis jāturpina tur lausties un tā, bet ka, viss. Durvis ir ciet. Tāpat kā tu, piemēram, kūciņām aizslēdzi durvis un kaut kādām... Ja tas iet kaut kur pret mani, respektīvi, ka es jūtu, ka es tajā ļoti daudz enerģijas zaudēju, ka mans... un šeit ir kaut kur ar to mazo racionālo atlieku, kas man ir manī, ja? Tad es mēģinu laikam vienkārši tupus svara kausiem salikt un skatīties, vai kāds ir mans iegūms un kāds ir mans zaudējums. Un ja tas tiešām atņem man vēlmi celties no rīta, enerģiju, prieku, sirdsmieru. Jā. Tad let it go. Jā. Tā kā es varu paciesties, bet es ciest nemāku. Nē. Šis ir izcils ieteikums visiem. Nemācēt ciest, tas ir ļoti labi. Tas ir, zini kā, un to var īstenībā, jo ļoti forši, man liekas, īstenībā šo var ļoti forši atstrādāt. Tas ir tā, piemēram, tu sēdi pilnā zālē kaut kādā, es nezinu, pasākumā, un to gribās čurāt. Un tev liekas, es sēdēšu un cietīšu līdz pārtraukumam. Kāpēc? Tā kā priekš kam ciest. Un tu vienkārši eju un čurā tad, kad tev gribās čurāt, nevis tad, kad tev tā kā atļaus bez mazvai. Un vēl ir visādi štādi maziņi. Man berzē apavi. Es nenovilkšu, jo man ir kauns ar plikām kājām iet pa pilsētu. Kas tā par herņu vispār ir? Bet man ir kauns, tā kā atkal apkārtējie tev kaut ko diktē, ja? Patiesībā viņi nediktē, tu esi iedomājies, ka viņi diktē. Un tu vienkārši ej un ciet. Priekš kam? Jo vienkārši jāuzdod savu jautājumu, priekš kam tad es ciešu? Es nemāku ciest, es negribu ciest. Es ļoti atbalstu šādu nostāju tieši pirms kaut kādiem vairāk jau kā gada. Es ar sevi sarunāju, ka tas vairs nebūs tas, ar ko es nodarbošos. Jo man arī bija tendence. Man liekas, vispilgtāk ir kaut kāda toaletes iešanas. Katra sieviete var šitā notestēt, vai viņai ir tendence ciest. Tālūk. Un paldies tev par tik foršu ieskatu tavā pasaulē. Un, manuprāt, tu tik daudz iedevi tādas... Tā arī drīkst. Un varbūt arī ne ok. Un tā arī var reizēm. Un tas arī ir ok. Jā, un tas arī ir ok. Un ļoti daudz cilvēki sevi norok tikai tāpēc, ka viņiem kaut kas nav ok, kaut kādā brīdī aizliet sev dzīvot, kaut ko darīt. Un man šķiet, ka tas ir izcils piemērs, kā ir, ka tu vienkārši turpiniet. Jā, tur nav ok, tur kaut kas nav ok. Tu to piefiksē, tu to apzinies, tu tur kaut ko dari, bet tas nenozīmē, ka tu apstājies un pārstāji dzīvot. Un, manuprāt, tas ir tik skaists, tik kolosāls piemērs tam. Un tāpēc tas, ar ko es gribētu noslēgt ar tavu vēlējumu, ieteikumu tiem cilvēkiem, kuri atmetās, kuriem ir tāds, manī viss nav kārtībā, tāpēc es neko nedarīšu un darīšu vismaz kaut ko, kas man tur sanāk un dzīvošu, kā sanāk. Ko tu ieteiktu? Sandriņa, paldies tev par šo īstenībā. Es varu bišķi garāk? Protams! Tāpēc, kad es esmu bijusi tas cilvēks. Jā, tas esmu bijusi tas cilvēks, kurš ir atmeties un viss. Un es vairs neko nedarīšu, es vairs neko negribu. Es bez mazai nevaru sagaidīt, kad es nomiršu.
Patiesībā es šobrīd samaloju. Nevis es bez mazliet nevaru sagaidīt, bet es nevaru sagaidīt, kad es nomiršu. Tā kā es ļoti labi zinu. Un bija jau arī cipa iemesli, jo veselība, jo tu esi vienkārši mūžīgi, tu esi pārguris no bērnības, visu laiku kaut kādas zāles dzert, visu laiku hormonus, to, ka tavs ķermenis nenormāli mainās šitā, un āda tava mainās, un tu esi vienkārši pārguris līdz vēmienam. Un tev vairs nav vēlmes, tad vairs cīnīties. Tev vairs neko negribās. Un es spilgti atceros šo sajūtu, ka tu esi bedrē. Un viss. Un tu saproti vēl viens solis zemāk. Tā ir nāve, un es tagad nepārspīlēju. Tāpēc, ka nenormāli negribējās dzīvot, un tās domas man nepalaida kaut kādus pie 2 gadiem, ja? Kad tu katru dienu bez mazai skaties uz ielas, skaties uz mašīnām un meklē iespēju, lai tu vairs nebūtu te, respektīvi jau apsēsti un ļoti slimi. Un tu esi tajā bedrē un saproti, ir 2 tagad tikai ceļi, nav vairāk, ir tikai 2, vēl viens zemāk. Tā ir tiešām nāve fiziskā. Un otrs ir kaut kā tur vilkties uz to augšu un zini. Un pateicoties noteikti manai māsai, es izdomāju, ka ir jāiet uz to augšu. Tas ir vienkārši labākais, ko es jau kad vispār savā dzīvē esmu izdarījusi. Un ko es gribu teikt, to, ka arī pat, ja mēs esam visdziļākajā bedrē, eksistē šī otrā puse, tā kā tās nav pasaku iedomas, ka cilvēkiem iet labi, ka tu vari just, ka tu vari priecīgs no rīta mosties, ka tu vari darīt savas lietas un vienkārši justies. Un tas nenozīmē, ka dzīvē viss ir zēbis. Vienkārši, bet ka tev ir šī sajūta, ka tu mosties, man pilnīgi ir skudriņas, no rīta mosties, un tev vienkārši gribās dzīvot. Liekas, ka teņas paldies, ka es šodien pamodos, ir ahujena, es tik ļoti gribu dzīvot. Un nevis tāpēc, ka man tur, nezinu, mājās ir šis, tas, vai kaut kāds vīrietis, vai kaut kāda nauda, bet nē, tāpēc, ka tu vienkārši elpo, tu esi. Un tajā laikā es saprotu, ja es klausītos, man noteikti neticētos, bet taisnība ir tāda, ka pēc ilgadējas bedres eksistē šī jaunā dzīve, ir jāļauj sev palīdzēt. Un tas, zin kā, mēs te neesam nejauši. Man liekas, tā ir tiešām milzīga Dieva dāvana būt dzīvam. Un ja jau mēs šeit esam, un ja jau mēs esam tie Dieva bērni, tad es nezinu, man vienmēr ir šī sajūta, ka es esmu vissvarīgākā meitene savā dzīvē. Jo, ja nav manis manā dzīvē, patiesībā nevienai tai problēmai vai nevienam tam cilvēkam, kas tur man var tur izsist no līdzsvara, viņam nebūtu nekādas vērtības, jo manis nebūtu. Tātad tas vien norādos to milzīgo nozīmīgumu man. Un tieši tāpatās pilnīgi katram cilvēkam. Mēs visi esam nenormāli nozīmīgi. Pat ja mums liekas, pat ja mums dažkārt liekas, ka mēs tur esam, nezinu, vai mēs nestrādājam, vai mums ir tur kaut kāds ne tāds amats, vai nav attiecības nesenāk izveidot. Nē, mums ir milzīga nozīme un ir jāpacenšās, nezinu, katru dienu kaut vai par mazam solītim, bet kaut kā iet uz to, ka vienkārši atrast sevī to ticību, ka šī cita dzīve eksistē. Davai kaut vai pamēģinam, nepatiks, tad ej atpakaļ uz bedri, ja? Bet tas atvičāju, ka patiks. Un ka tā dzīve, neskatoties uz to, ka viņa ir tik līkumaina, bet viņa ir tik fantastiska, es dievinu dzīvot.
Jā. Un es ļoti gribētu, lai katrs noķer šo sajūtu, ja, ka tu esi uz tā vilnīša un ka tu vienkārši kaifo. Un pat, ja īstenībā viss brūk, pat, ja tevi ir nodevuši, ja, pat, ja tavs, nezinu, tur nav par ko komunālos samaksāt, ja, ka tāpatās ir vienkārši zēb izdzīvot. Jā, man liekas, tas ir vienkārši wow, ko pastāstīja. Un man ļoti rezonē, jo es arī esmu bijusi interesantos punktos savās pārdomās par dzīves jēgu. Jā, es zinu. Jā, tas ir nereāli krūti. Un tagad, lai šādu pārdomu ir arvien mazāk, šeit tev ir neliela dāvaniņa no mūsu podkāsta sponsoriem Manis un Daira un Lauras, kura sien skaistas bantītes. Cik forši! Šis ir tev pateicībā par to, ka tu te esi, un vēl tev tur es pievienoju dāvanu dzimšanas dienā, kas tev nesen bija. Paldies, mīļo! Paldies! Tu vari droši visu taisīt vaļā arī, kas tur ir iekšā. Es droši, bet es ļoti gribu paskatīties. Mīļā, paldies par uzaicinājumu. Jā, ko? Snīķi. Tu, šī milzīgā vēlme. Bet, mīļā, paldies tev par uzaicinājumu. Es tiešām esmu priecīga, es esmu pagodināta. Es zinu, ka mums ir tas mazais foršais connectioniņš kaut kāds, kurš ir jā, un es teicu, es jau baidījos šodien braukt, jo šodien pamodos ar ļoti nesaprotamu garstāvokli. Un, jā, bet paldies tev, es esmu ārkārtīgi no... palīdzēja saprast garstāvokli. Jā, viņš palīdzēja izlīdzināt. Paldies. Super. Paldies. Es gribu paskatīties. Taisi vaļā. Tā. Cik smuki. Galvenais, es te sēžu un skatos. Jā, šī ir tavai Venērai. Tā, izvēlc, es tev pastāstīšu, kas te viss ir. Tā kā es zinu, ka tev ir saulsadegšanas mehānismi un tev ir viena no jaunākajām versijām, tad šeit ir kaut kas nāks klāt tavai svecei un ļoti labi palīdzēs izprast, ko tieši tā svece tev spēcinās, jo viņa ir paredzēta šim. Un man kaut kā likās, ka tas ir tas, kas šajā dzīves posmā ir tas, kam vajag vairāk mīlestības un vairāk uzmanības. Un unboxing wealth ir kaut kas, kas palīdz mūsu maciņam. Līdz ar to tas visu dzīvi aktuāls. Vienmēr vajadzēs kaut kur uzmanību, kaut kurā brīdī ieskatīties. Un lai tas vēl vairāk palīdz tev sadzirdēt sevi un ieklausīties savās sajūtās un atļaut sev just arvien vairāk. Un tas, ko tu redzēsi šeit būs, tad, kad tu atver, te ir QR kods, tu viņu noskenē un tur būs audio, kas paskaidros, kā šo lietot. Un tieši tas pats ir šeit, bet šeit vēl nāk klāt ne tikai audio, kas paskaidro, kā šo lietot, bet arī tavi individuālie materiāli, kas izskaidro tieši tavas personības šķautnes caur manu balstiņu. Dievs, cik krūtā! Vienkārši nereāli superīga dāvana, mīļo, paldies! Paldies! Paldies tev, Kā es rītdien kaut ko citu daru, es gribu lasīt. Dod man ēst. Tu vari tagad izskriet droši cauri viņam. Labi, teiksim paldies visiem, kas klausās. Un paldies Ritai milzīgs, ka viņa šeit ir šodien ar mums un padalījās savā pieredzē un atbildēja uz maniem interesantajiem jautājumiem un parādīja, ka tā arī var. Paldies tev. Paldies tev, mīļā. Tu zini, es vienkārši tevi dievinu šo spridzekli tevī. Un es jau teicu, es esmu vienkārši pagodināta un superpriecīga te būt.